kuras puses vēji nepūstu arī, un kāda izloksne ausīs man neskanētu. Visu šīs zemes valodu dzirdu svētu, kuru kādos ceļos es arī nestaigātu, gar Vīgo gauju, gar Daugavu kluso, gar spīļošā Rāznas ezera malu, vai Salacas jūras šalkoņā vēsā, visur zem kājām dzimteni jūtu. It kā sen jau pazinusi būtu, un kādus ļaudis es nesatiktu gan, visi tie sen dzirdēti izliekas man, vai piebaldzēns, kustīgs, garš un līgs, vai zemgalietis, bagāts un patvaļīgs, vai Vidzemes jaunama, romantiska, vai lauku kalps no Dundagas puses, viss mani sveic kā leģenda klusa, un dziļi vārds kāds dvēselē aulē, kā dainu dziedājums jaukās atskaņās, sirds klusa kā birze tiek, skaidra kā strauts. Visu par Latviju sauc. Labdien, cienījamās dāmas un godātie kungi, labdien, aglonieši! Ir liels prieks jūs visus redzēt šai svētku reizē, kad mūsu Latvija svin jau 96. gada dienu. Vārds Aglonas novada domas priekšsēdētājai Helēnai Streiķes kundzei. Labdien, Aglonas novada iedzīvotāji, cienīgi, visi klātesošie. Mēs esam šodien kopā lielos svētkos, Latvijas dzimšanas dienā. Latvijai ir 96, zolīts vecums, 96. Bet padomāsim, ko šie 96 izsaka ļoti daudzām paudzēm. 96 daudz ūdeņu ir aiztecējis pa šiem 96 gadiem. Ūdens strauš, burbuļojošs, tīrs kā avots, dzidrs, bet arī duļķains un rāvains. Visu to ir izturējuši mūsu cilvēki, mūsu senči, vecāki, vecvecāki. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam tauta, kas ir stipra kā ozoli, izturīgi kā liepas, lepni un stalti kā bērzi. Tāpēc mēs esam spēcīgi, tāpēc mūsu Latvija zeļ un attīstās. Protams, mēs sakām Latvijas valsts. Bet ko nozīmē Latvijas valsts? Tā taču ir mūsu dzimtene. Dzimtene, kuru vārdu mēs izsakām ļoti bieži un gandrīz vai ikdienā, bet tikai neiedomājamies, ka mēs runājām par dzimteni. Mēs taču ļoti bieži sakām mana dzimtā pilsēta. Manas dzimtās pilsētas ielas, luksafori. Mēs sakām, man dzimtais novads, mana dzimtā lauku sēta, mans dzimtais pagasts. Un ik katrs no jums to noteikti savā dzīvē atkārto. Vārdu dzimtais. Jā, patiešām, mēs esam izauguši šeit. Mēs esam izskolojušies. Mēs skolojam tālāk savus bērnus, mazbērnus, un dzīve rit uz priekšu. Tā ir Latvija. Latvija, kas ir mums visapkārt, dzimtajos laukos, dzimtajos pagastos. Latvija ir mūsos iekšā, jo mēs vienmēr domājam par dzimto pusi. Jo mēs zinām, ka aizejot uz savu dzimto lauku sēklu, jo mēs laikam vairāk esam lauku cilvēki, mums ļoti patīkami redzēt, ka no vecas lauku mājas pūp dūmi. Un mēs zinām, ka tur ir pavards, kas jau smaržo pagalmā. Un mēs saprotam, ka tā ir mana
dzimtā pusē. Mēs labprāt paskatāmies uz ābelīti, kura nobiruši daudz ābolu, un pat nevaram spēt salasīt, kā tas bija šoruden. Bet tie ir mūsu pašu audzētie āboli, visgaršīgākie, visjaukākie, vissmaržīgākie. Jā, mēs runājam daudz par dzimteni, par Latviju, bet šajā dzimtajā pusē, dzimtajā pagastā dzīvo cilvēki. Cilvēki, novada cilvēki, un tie ir visi jūs. Esat jūs tie, kas tiešām šo Latviju dara bagātāku, krāšņāku, skaistāku, lepnāku. Un mēs atceramies, protams, vēsturi, bet ejam tālāk, jo mēs dzīvojam tālāk. Mēs runājam daudz par cilvēkiem. Mūsu cilvēki ir ļoti strādīgi un čakli. Mūsu cilvēki ir zinoši un energiski un radoši. To mēs šodien dzirdēsim ļoti daudz skaistus vārdus par mūsu novada cilvēkiem. Gan jaunāko paudzi, par kuru mēs lepojamies, gan vecāko paudzi. Mūsu cilvēki ir pacietīgi, izturīgi. Mūsu cilvēki ir lepni par savu dzimto novadu pagastu. Gribu novēlēt šajos svētkos, šai krāšņajā pēcpusdienā, kad laukus tieši apmirc saule, kas mums liek vēl ar labāku sirdi skatīties uz mūsu dzimto novadu, uz dzimto pusi un pateikt veselību jums visiem, izturīgu. Mīliet savu dzimto zemi, mīliet tā kā paši sevi, jo no tā ir ļoti daudz, kas atkarīgs. Esiet izturīgi, pacietīgi un noteikti es novēlu mums visiem mieru, pagastā, novadā, mājās, valstī, jo jūs zinat, kas pašreiz notiek apkārt. Mēs esam laimīgi, ka mums nesvilpo lodis, un par to mums ir jāpateicas Dievam, ka mūsu Latviju sargā no briesmīgām nežēlībām, kas valda pasaulē. Vēlreiz novēlu mieru, pacietību, izturību, un miers taču baro, naids, posta un nežēlīgi posta cilvēkus pašus, protams, visu apkārt. Lai tiešām mūsu novads plauktu, attīstītos, viss ir atkarīgs no jums pašiem. Mēs paši esam tie, kas šo novadu veido. Jūs, cilvēki, savās darba vietās, ar savu darbu, jūs pierādat tiešām, ka mēs varam dzīvot, strādāt un attīstīties. Dievs svētī mūsu Latviju. Gribu pateikt, ka šodien es gribu pasniegt mūsu skolām piešķirt tādu ļoti raksturīgu dāvanu, jo skola ir tā, kas faktiski audzina mūsu jauno paudzi, audzina patriotismu, audzina mīlestību pret zemi, pret dzimto sētu, pret sirmo māmuļu un tēvu. Un, protams, tāpēc es šodien Aglunas novada domes vārdā, visu deputātu vārdā, jo viņi lēma par šo jautājumu, mēs gribam dāvināt Aglunas novada karogu visām mūsu izglītības iestādēm. Aglonas internāta vidusskolai.
vidusskolas izglītības iestādē. Aglonas Bazilikas kora skolai. Priežmalas pamatskolai. Šķeltavas pamatskolai. Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra Kudrašova Krāveru pamatskolai. Aglonas katoļu ģimnāzijai. Viduslatgales profesionālajai vidusskolai. Ļoti daudz mums latvieši ir dziesma, tad skaņas īstākās, visvienkāršākās. Skan vienā dziesmā, mazā, mīļā dziesmā, kas izaug no dziesmas par himnu. Skan līdz šī svētā tautas likteņiem, no zemes izcītam vēl latvietim. Sirds atspirt spēj, kad lūdzas viņš un dzied. Dievs svētīts Latvijas, viszilākais ezers un rudākais rudzu lauks, visbaltākā bērzu virze, vismelnākais rupmaizes klaips, un tieši Latvijai ticis vissvētākais debesu jums, jo savu vissvētāko jums Dievs ir atdevis mums. Vārds Aglonas Bazilikas vikāram Bernardam Vagalim. Dārgie aglonieši, ir pienācis laiks, kad mēs atzīmējam 96. dzimšanas dienu. Un 96 gadi tā ir vēsture, un kāda tā bija, mēs to zinām, jo tajā reiz veidojās mūsu tagadne. Bet kāda būs mūsu nākotne? Tas atkarīgs no mūsu tagadnes un tā, kas ir mūsu tagadnes vērtību pamatā. Mūsu nākotne ir atkarīga no tā, cik apzinīgi mēs darbojamies jau šodien. Mēs visi gaidām veiksmīgus dzīves stāstus, bet ļoti bieži aizmirstam, ko tad īsti nozīmē šis vārds veiksmīgs. Jo bieži mēs to lietojam paralēli vārdam nejauši un apzīmējot kaut ko tādu, kas ir nācis bez smagas piepūles. Dārgie Latvijas iedzīvotāji, dārgie aglonieši, skaists un labs var būt tikai tas, kur ir ieguldīts darbs, mīlestība un pacietība. Skaists var būt tikai tur, kur ir atbildība par pateikto un par padarīto. Mūsu nākotnes pamatā ir jābūt svētumam, pēc kā mēs arī tiecamies. Tā būtu mūsu tautas pašapziņa par savu vietu un ilgām pēc patiesās brīvības. Tā ir valoda, tā ir zeme, kurai mēs piederam, un tā ir skaidra sirdsapziņa. Bet mēs zinām, ka arī tas nevienmēr spēj apvienot mūs visus, kas dzīvojam Latvijā. Tātad ir jābūt lielākam spēkam, kas mūs apvieno, un tas ir vārds. Tas ir vārds, kas reiz ir tapis miesa un dzīvojas starp mums, un vēl aizvien dzīvo starp mums. Tas ir Dieva attēls, ko mums ir jāmāk saskatīt citu sejās, jo tas ir Dieva attēls, kas mūs veido kā personībā. Dārgie aglonieši, tā ir Dieva valstība un tās kārtība, kas pat uz zemes spēj sapulcināt pie viena galda dažādās tautas. Tā ir Dieva kārtība, kas palīdz apsēsties pie viena galda gan latviešiem, gan krieviem, baltkrieviem, ukraiņiem, lietuviešiem un citām Latvijā pārstāvētām tautībām. Tieši tāpēc Eiropa pastāv uz kristīgām vērtībām, un arī mums, latviešiem, jābūt nomodā
lai šīs vērtības nesakropļo sveša mentalitāte vai kāda ideoloģija. Darbie latvieši, viss sākas ar mums. Latvija sākas no mums. Un tie esam mēs, kam ir vajadzīga pārmaiņa gan mūsu prātos, gan arī sirdīs, lai mēs varētu dzīvot dzimtenē, ko mīlam, un valstī, kuru cienam. Tāpēc novēlu visiem klātesošajiem, novēlu jums, dārgā Latvija, lai diena, kad mēs svinam nevis latviešu, bet Latvijas svētkus, spētu mūs apvienot. Mācīsimies izprast un novērtēt, ko nozīmē sava valsts, to, ka varam stāvēt zem viena karoga, kas ir mūsu pašu pacelts, un visi vienā balsī teikt: Dievs svētī Latviju! Dievs svētī Latviju! Nodibinājuma Viduslatgales pārnovadu fonds uzraudzības padomē tika pieņemts lēmums par mācību stipendiju piešķiršanu mūzikā un mākslā. Stipendijas tiks izmaksātas kā mācību maksas sekšana mūzikas un mākslas skolās 20 audzēkņiem, kas ir talantīgi, ar labiem rezultātiem piedalījušies konkursos un teiksmi mācībās. Šajā svētku reizē vēlamies sveikt arī mūsu novada 4 talantīgus audzēkņus, kuriem ir piešķirtas stipendijas. Apliecinājumu par šīs stipendijas piešķiršanu mūzikā izsakām Katrīnai Valainai. Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gada dienu, Aglonas novada dome gada balvu nominācijā Sports piešķir Vladimiram Afanasjevam par sportiska un veselīga dzīvesveida popularizēšanu jauniešu vidū Aglonas novadā. Novada gada balva nominācijā Izglītība piešķir Danielam Krimanam par izciliem sasniegumiem mācībās valsts un starptautiskajās olimpiādēs.
Aglonas novada gada balva nominācijā Sabiedriskā darbība piešķir Vijai Kudiņai par ilgadēju latvisko un latgalisko tradīciju saglabāšanu un izkopšanu un Aglonas novada popularizēšanu. Uzstājas Aglonas bazilikas koras skolas audzēkne Katrīna Valaine. Tieši Ievai Lazdānei par izciliem panākumiem novada kultūras dzīves attīstībā un Aglonas vārda popularizēšanā. Aglonas novada gada balva nominācijā Tautsēmniecība piešķir Rimmai Romanovai par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā Aglonas novadā. Novada gada balva nominācijā Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe piešķir Skaidrītai Valainei par profesionalitāti, atsaucību un uzmanīgu attieksmi pret pacientiem.
Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gada dienu Aglonas novada domes apbalvojums Aglonas novada gada cilvēks piešķir Valdim Tumumam par ilgadēju Aglonas vārda popularizēšanu un vēsturisko eksponātu saglabāšanu. Valdes Tumums ir izveidojis Otrā pasaules kara muzeju ekspozīciju zāli Aglonas centrā. 6 gadu garumā Valdes Tumums ir veicis Aglonas vārda popularizēšanu. Viņš ir piemērs tam, ka ir iespējams savienot savu hobiju ar darbību visas sabiedrības labā. Ka jūs esat tie paši, kas veido mūsu novadu. Tie ir mūsu zelta cilvēki, zelta fonds. Un praktiski šis zelta fonds ir katrs no jums. Un faktiski visi jūs esat pelnījuši. Bet tik daudz tās rocības nav, tāpēc es visiem gribu pateikties par atbalstu, par atsaucību. Jo ļoti daudz bieži nāk tiešām ar labiem vārdiem, ar padomu. Paldies jums! Un Aglonas novada domes vārdā, deputātu vārdā jums novēlu šodien skaistus svētkus, piepildītus. Un es domāju, ka mums šos svētkus vēl ļoti piepildīs un papildinās mūsu šodien dienas cienību. Paldies jums visiem! Un tagad apsveikuma koncerts Latvijas dzimšanas dienā Dobeles zemesargī.